Valsts meža dienests šodien izziņoja, ka ar šo sestdienu, 23. septembri, atceļ meža uguns nedrošo laika posmu visā valsts teritorijā, kas bija spēkā no šī gada 1. maija. Starp citu, šogad reģistrēti un dzēsti 643 meža ugunsgrēki, tajos izdeguši 636 hektāri meža zemes, kas ir vairāk nekā 3 iepriekšējos gados. Un ar meža rudens veltēm arī sāksim šo raidījumu. Seņošana un nogošana ir viens no latviešu vaļaspriekiem, bez šaubām. Daudzi pēc meža veltēm dodas paši, bet ir arī tādi ļaudis, kuri dažādu iemeslu dēļ drīzāk mēdz tās iegādāties. Atgādinu vien, ka dodoties uz mežu ir jābūt uzmanīgiem, piesardzīgiem un groziņā jāliek tikai tās ogas un sēnes, kuras ir pazīstamas, bet kāda situācija ir Rīgas centrāla tirgū, to devās noskaidrot mana kolēģe Amanda Pirsgava. Domāju, ka rudeņos teju katra latviešu sapnis ir būt mežā vai purvā un mājās doties ar pilnu grozu gardu dabas velšu. Šobrīd daudzi cilvēki internetā lepni dalās ar saviem guvumiem, bet kāda ir situācija tirgū? Vai dabas veltes ir un vai pēc tām ir pieprasījums? Arī paša lasītas un arī draugu lasītas. Patreiz vakar lasījām, teikšu, ka jau paliek mazāk. Jo augstāks nakts paliks, jo mazāk sēņu arī būs. Sēnes pērk, jā, lapi pērk. Sēnes garšo visiem. Šobrīd ir liela konkurence. Mēs braucam no Ventspils novada Ugāles, jā, mēs te katru gadu braucam, jau daudzus gadus ļoti, bet šogad ir ļoti daudz cilvēku, kas tirgojās. Jā, konkurence liela. Viņas ir galīgi nav tārpainas, visas labas, smukas. Neteiksim, ka baigi daudz, bet ir pietiekoši. Nedēļa pusotru vēl būs tačna, ja ne visas 2. Tā kā visu septembrī vēl viņas būs. Kāds pieprasījums pēc sēnēm? Ja godīgi, šodien ideāls. Pat taisno 10 kilogrami. Šodien ideāls. Šodien tiešām ideāls. Ja dienā pa 350 eiro, tad tas ir ideāli. Man azarts. Es viņus pats neēdu, bet azarts lasīt. Sēnes turpināsies, ja būs labs laiks. Atkarībā no tā, ja paliek vēsāks, tad nāk šitās sēnes. Viss baravika apšudāks, viss. Ja ir silts laiks, tad nāk gailens. Tāda ir situācija mežos. Dzērvens ir, bet ne tik daudz, cik pagājušajā gadā, un ir sīkāks daudz. Tā kā dzērvens ir. Un ar dzērvenem ir tāda situācija, ka, teiksim, ir viena daļa pārgatavējusies, viena daļa ir zaļa un viena daļa ir galīgi brūna. Bet ko izvēlas pircēji? Kāpēc viņi dodas uz tirgu un nevis mežu? Un cik ir gatavi maksāt? Es nepazīstu, neticu sēnēm. Ogas tāds ir, ka jau citas ir vecas un citas ir dārga. Vispār priekš man viņš ir pa dārgā. Es dzērvens, kad es pērku, bet es skatos, ka te tāds puszaļas vēl es nepērku. Dzērvens es pērku, vienīgais, ko es pērku. Es nepazīstu mežu. Es varu apmaldīties. Vēl nav sanācis, bet labprāt gribētos šogad iet vēl sēņot. Tirgu pērku diezgan bieži. Ogas, sēnes, baravikus ļoti daudz šitai gada ir. Tagad ir brusnīkas daudz mums puro balažos. Šitu gadu ļoti daudz. Visu vajag tikai staigāt uz mežu un lasīt. Es tikai ziedus pirku tirgu vairāk un no dārziņiem kaut ko. Jūs pati tad ejat uz mežu un lasat gan ogas, gan sēnes, ja? Jā. Vairāk sanāca salasīt sēnes un bruklēnes. Secinājums, sēnes un ogas ir gan mežos un purvos, gan tiem, kuri nevēlas doties un tās lasīt paši, lielā izvēlē ir pieejams arī tirgū. Amanda Pirsgava, Igors Tāds, 4. studija.